Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Galvenais iemesls, kāpēc vajag krāsot fasādi, ir tās izskats, jo mēs visi vēlamies dzīvot skaistās mājās. Otrs iemesls fasādes krāsošanai ir aizsardzība pret laikapstākļu ietekmi, lai mūsu mājas izskatītos skaistas gadiem ilgi un lai tām būtu ilgs mūžs. Mēs vēlamies, lai fasādes krāsojums saglabātos svaigs un skaists ilgus gadus arī tāpēc, ka fasādes remonta darbos jāiegulda gan laiks, gan nauda. Lielā mērā fasādes krāsošanas rezultātu un krāsojumu ilgspēju ietekmē pirms tam veiktie sagatavošanās darbi. Tos apskatījām video pamācībā, kā sagatavot koku fasādi krāsošanai. Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu. Lai krāsot būtu vieglāk, krāsu no oriģinālās buņas var ieliet mazākā traukā. Koka apšuvuma krāsošanai ieteicams izmantot otu. Krāsojot ar otu, krāsa tiek iespiesta plaisās un zem koka šķiedrām, ja fasāde ir apšūta ar zāģētiem dēļiem. Fasāžu krāsošanai paredzētās otas ir lielas, platas un spēj uzņemt daudz krāsas. Lai pātrinātu darbu, krāsu uz virsmas var vispirms uzklāt ar rullīti un uzreiz pēc tam izlīdzināt ar otu. Pārliecinieties, ka krāsa ir rūpīgi ieberzēta koksnē un visi caurumi, plaisas un spraugas starp dēļiem arī ir pārklātas ar krāsu. Lai neveidotos redzamas krāsas salaiduma vietas, fasādes dēļus krāso grupās pa 2 vai 3 visā dēļu garumā. Vispirms jānokrāso fasādes dēļu apšuvums, pēc tam stūru salaiduma dēļi un logu un durvju salaiduma dēļi. Krāsojot salaiduma dēļus, uzmanieties, lai krāsa nenokļūst uz jau nokrāsotās sienas virsmas. Šim nolūkam var ērti izmantot kartona gabalu, špakteļlāpstiņu vai citu stingru plāksni. Ja krāsa tomēr nokļūst uz sienas, nekavējoties to noslaukiet, un ja nepieciešams viegli pārkrāsojiet nosmērētās vietas. Ja vēlaties darbu turpināt nākamajā dienā, iemērciet otu ūdenī vai ietiniet to plastmasas maisiņā un rūpīgi noslēdziet maisiņu. Ja buņģā ir palikusi krāsa, cieši aizveriet vāku, lai krāsa starplaikā nesažūtu. Atcerieties, ka fasādes īstais tonis būs redzams tikai tad, kad krāsa būs nožuvusi. Laiku pa laikam novērtējiet nokrāsotās sienas virsmas stāvokli un saulaicīgi veiciet labojumus, ja tādi nepieciešami. Pret sauli pavērstām dienvidu un rietumu puses sienām, kas pakļautas lielākai slodzei, labošanas darbi var būt nepieciešami biežāk nekā pārējām sienām. Krāsotām koku fasādēm labošanas darba intervāli ir garāki nekā beicētām fasādēm. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.